Sveika, Aiga! Labdien! Politika uz nakti tev uzrunā. Mēs vienmēr uzrunājam cilvēkus, kam ir ko teikt, kas ir tādās novērotāju pozīcijās, kas analizē, kas mēdz spriest. Vai mēs rādām ceļu citiem, es nezinu, bet mēs runājam par lietām, kas mums ir aktuāls. Un tas moto ir, ko es atkārtošu atkal skatītājiem, kad tu jau vari teikt, ka politika tev neskar, bet tie ir maldi, vai ne? Piekrīti, politika ir visur. Es piekrītu, ka politika ir visur, bet mēs jau, man šķiet, iepriekš pieskārāmies, varbūt katram cilvēkam nav obligāti iesaistīties. Bet Jā, protams. Latvijas gadījumā viennozīmīgi būtu daudz vērtīgāk, es domāju, visai sabiedrībai un valstī, ja vairāk cilvēki iesaistītos. Jo mūsu iesaiste politikā ir ļoti zema. Jā, tas rezumē ir tāds, ka mēs savu mazo valsti varam virzīt stipri savādāk un arī labāk, ja mēs to gribētu, ja mēs tiešām saprastu. Un, es gribētu teikt, šeit ir šī, teiksim tā, valdošo partiju tāda varbūt proponēta uzspiest nostāja. Tu jau mazais cilvēks neko nevar izdarīt. Ja tu balsos par mazajiem, tev balss aizies nekur. Vai ne tādi mīti kā tādi. Manuprāt, tie ļoti labi strādā. Kaut kādā mērā tā, protams, ir taisnība. Es arī esmu tajā pozīcijā vienmēr teikusi, ka dibināt uz katrām vēlēšanām atkal kādu jaunu partiju īsti nav jēgas, jo es saprotu tos cilvēkus, kuri apvienojas ap ideju un principā dibināt partiju ir brīnišķīgi, bet viņi patiešām sadala šo jau tā nelielo elektorātu vēl sīkākās daļās un tas rezultāts ir tāds, ka tā balsts tiešām tiek izmesta, ja? Bet atbildot par to, vai mums ir tādi mīti, es nezinu, jebkurā gadījumā man šķiet, ka vajag apvienoties lielās organizācijās, lielās partijās, iesaistīt vēl organizācijas, arī ārpus politiskās organizācijās, nevalstiskajās, biedrībās galu galā. Un tikai tā var kaut ko izdarīt, tikai tā var kaut ko panākt. Es tikai kaut kā vienmēr tādu kurzemnieku skepsi, kāpēc tās partijas dibinās, jo tur, piemēram, ir vairāk varianti. Ir cilvēks, kuram ir ambīcijas, kas negrib iet nekur citur, tas ir viens gadījums, bet otrs, manuprāt, izteiktāks ir tāds variants, ka tad šie cilvēki, šie jaunie, kas, teiksim, nosacīti jaunie, tas nav gados tikai, viņi meklē ceļu, viņi neredz nekur to ceļu, ne pie klasiskajām partijām, un tāpēc viņi mēģina iet savu ceļu. Varbūt tas nav slikti, un ja viņi pēc tam integrējās, labā nozīmē, nevis nokļūst vilku barā un kliet līdz, varbūt, ka tas ir labi, kā tu domā? Tas ir pretrunā mazliet tam, ko tu teici, es saprotu, jo... Nē, jebkuri politiskie procesi ir labi, ka viņi vispār notiek. Tas būtu briesmīgi, ja mums būtu viena partija, kā tas bija Padomju Savienībā. Tas būtu vēl briesmīgi. Līdz ar to, jebkurā gadījumā ir brīnišķīgi, kad cilvēki iesaistās un viss notiek, bet ir katrs gadījums jāskat ļoti atsevišķi, jo katrai organizācijai, kad to dibina, ir kaut kāds mērķis un pamatojums, kādēļ to dibina. Un tas ir laikam tas jautājums. Jā, tieši tā. Ko viņi grib izdarīt, kāpēc viņi ir. Jā,